Mareks Karpinskis. Marek, pastāsti, par ko tu nodarbojies pa savu kompāniju? Kas tas ir? Labdien! Jā, pārstāvu šobrīd kompāniju Display LV, kas ir zīmols priekš Latvijas. Firmas nosaukums ir Interactive Media Spot. Tā, lai to saprastu arī ārzemnieki. Un mūsu nodarbošanās ir, sākām ar digital signage, kas, ko joprojām nevar iztulkot latviski, ja, bet to gan var saukt kā digitālās reklāmas un nezinu kā tur vēl. Bet nodarbojamies ar interaktīvajiem ekrāniem, kas ir touchscreen sākot no 20 colām līdz 100 colām. Otrs, ko mēs darām, ir infodisplay, kas ir parastie ekrāni, kas ir prezentācijām un reklāmām. Nu, jau kāds 10 gadus nodarbojamies ar LED ekrāniem. Un bijām arī viena no pirmajiem, kas Latvijā lika LED ekrānus. Tas pamatā ir tās tehnoloģijas, kas ir nepieciešams reklāmai, lai uzņēmumi var sev parādīt, kā mēs smējamies, spilgtāk un košāk. Pasūtījumi ir. Cilvēki pasūta, liek. Jā, varbūt ne tik daudz, kā gribētos, un ne tik daudz, kā mēs redzam, kā tas notiek ārzemēs. Latvijā kaut kā bišķi lēnāk un bišķiņi vēlāk. Tas viss notiek tā gausāk. Bet jā, cilvēki sāk arvien aktīvāk domāt par to, kā izmantot jaunākas tehnoloģijas jau novecojušo vietā. Jo skaidrs ir tas, ka LCD tehnoloģija, kas ir parastie ekrāni, ja, kas mums ir televizori, kas stāv mājās, viņi tā kā ir sasnieguši savu lieluma maksimumu, ja, lielāku par 94 colām vai 96. Faktiski viņus neražo. Un lielāku ekrānu vienā gabalā dabūt nevar. Bet LED tehnoloģija, kas faktiski ir reklāmas ziņā, manuprāt, tā jau tuvākā nākotne, nevis tālākā, bet pavisam tuvākā un jau tagadne. Viņa piedāvā to pie ļoti labas izšķirtspējas, piedāvā ļoti liels izmērs. Faktiski neierobežotas. Tās iespējas ir neierobežotas. Tā dinamiskās reklāmas jomā, teiksim, LED ekrāni, teiksim, tā ir vislabākā nākotne. Gan dinamiskā reklāma, gan informācija. Vienkārši informācija, teiksim, poliklinikā ir uzlikts ārstu saraksts, un viņš ir uzlikts uz LED ekrānu, kur vienlaicīgi gan var parādīt informāciju, kas ir nepieciešama cilvēkiem, gan, teiksim, starplaikos var palaist reklāmu. Momentāli varētu datoru var nomainīt visu. Faktiski, jā, operators ievada iekšā, un tas momentāli parādās. Jā, un te tas labums ir tāds, ka nevis cilvēkam ir jānāk tur gar televizoriem, jāskatās, jā, vai vēl kaut kas, bet tur ir visa siena ar šo informāciju. Un, tāda veida, ja. Pie tam tas cenu līmenis jau ir tagad tāds, ka faktiski mēs esam rēķinājuši, ka naudas ziņā pēc platības izdevīgāk ir LED ekrāni nekā Kādas ir orientējušās cenas šobrīd uz LEDiem? Teiksim tā, tu saki kvadrātmetros vai indikatīvās. Skatītājs var nezināt. Nākošais pircējs varbūt tās pat neapjaus, kad ir izdevīgi. Tā,
Rupji. Tā ir ļoti grūti tā pateikt, jā, Bet rupji. bet es teikšu tā, ka ja tu rēķinies, ka 1000 eiro kvadrātmetrā jau ir decent ekrāns, nu, teiksim, nevis 1 kvadrātmetrs, jā, bet ja tu jau domā par lielāku platību, jā, tad tas ir apmēram šāda summa, jā, kas salīdzinot, nu, teiksim, 95 colu LCD ekrāns, nu, viņš izmaksās kaut kādas 7–8 tūkstošus, kur būs tikai nepilni 2 kvadrātmetri. Skaidrs. Jā, tā kā, te gan vienmēr, es arī klientiem vienmēr saku, ka nav korekti tā salīdzināt. Nu jā, tāpēc, kad jāskatās individuāli, un tur jau viņi arī pēc kvalitātes un pēc prasībām noteikti atšķirās, vai ne? Jā, tāpēc mums ar ekrāniem vienmēr ir tā sadarbība tāda, ka ir klients, kam ir ideja, mēs ar viņu tiekamies uz vietas, un tad mēs izrunājam tā, lai viņam būtu tas labākais risinājums. Jā, ja man nav mērķis pārdot tikai LED ekrānu vai tikai LCD, man ir mērķis tāds, lai klientam būtu risinājums, kas turpmākos, teiksim, nu, pie mūsdienu tehnoloģijas attīstībām vismaz turpmākos 5 gadus jābūt pietiekoši moderns, ērts un lietojams. Kas ir tavs klients šodien? Mans klients ir uzņēmumi, kas vēlas, nu, teiksim, kaut ko modernāku. Jā. Arī šāda tāda valsts iestāde, ja, kas jau sāk domāt, ja, ka tās pieejas ir bišķi novecojušas. Uz interaktīvajiem ekrāniem muzeji diezgan aktīvi, ja, mēs strādājam, un mums ir gan Ķekavā, gan Rojā, mums ir izveidotas tādas interaktīvās, ja, kā lai saka, interaktīvā ekspozīcija. Ja. Tas ir sanāk tā, ka tur visu laiku mainās kadri, tur mainās informācija, tur ir video. Nē, būtībā ir tā, ka tu pienāc pie tematiska stenda, jā. Tu vari apskatīties, teiksim, fotogrāfijas. Pašķirstīt. Tu vari pats, jā, tu darbojies, jā, un tu apskati jau to, kas interesē tev, nevis to, kas interesē, nu, teiksim, izstādes iekārtotājiem vai vēl kādam, jā, jo nu, arī ar muzeja darbiniekiem runājot, jā, ir grūti izkārtot to stendu tā, lai būtu dažādas paudzes cilvēkiem interesanti. Tas nav vienkārši, jā, jo vienam interesē viens, otram otrs, jā, jaunieši pienāk, nu, viņi īsti nesaprot, kāpēc tur ir vecas fotogrāfijas saliktas, vecā gadagājuma cilvēki atnāk, šito es pazīstu, jā, un viņam ir interesanti jau tādā veidā skatīties. Tāpēc mēs to ieliekam iekšā tā kā datorā, tā kā uz ekrāna, un tad katrs, kas nāk klāt, katrs var paskatīties. Ja? Un tad jaunākie nāk, viņiem vispār interesē kaut kāda spēlīte, ja? Vai multenīte. Mēs taisījām multeni tādu par kuģu būvi Kurzemē. Un, man viņu taisot likās šausmīgi interesanti. Daudz zināšanas mēs ieguvu. Ja? Un arī bērniem ir ļoti populāri, ja? Viņi iet un skatās. Un tā kā tas ievērojami ļauj vairāk krājumus parādīt mazā telpā, un tas ir interesanti. Jā. Un arī selektīvi. Katrs izvēlās to, kas viņu vairāk interesē. Jā. Tur gan arī tas nav vienkārši process, jā, to visu izdarīt, jo vienmēr jau tā kā gribās tur ielikt visu krājumu. Jā, bet mums arī ļoti nelielos muzejos ir milzīgi tie krājumi, ir fantastiski. Nu jā, praktiski nav vajadzīga liela telpa, nav vajadzīga liela apkura, un cilvēks var atnākt un apskatīties to, kas viņam interesē. Protams, jā, un vienkāršāk un lētāk ir iekārtot to cik liela izmēra viņi ir un tieši muzejiem, ko jūs... Tas ir atkarībā no rocības, jā, mums ir sākot no 22 colām, kas ir, tā kā parasts datoru monitors, un 32 colas, jā, kas manā skatījumā tā kā lietotājiem, jā, ir optimums muzejiem. Jā. 32 colas optimums? 32 colas, nav baigi lielais ekrāns, bet atkal, muzeja parasti apmeklē, nāk pa vienam, pa diviem. Ja?
Tur bars nestāv riņķī un pār pleca neskatās. Ja? Un vienam cilvēkam tad viņš ir pārskatāms un vieglāk uztverams. Un lielāks nekā parastais dators, attiecīgi ekrāns jau tāds... Nedaudz lielāks, jā, bet, nu, teiksim tā, no manas puses atkal ir tā, ka man tā kā būtu izdevīgāk lielāku pārdot, jā, un arī klients pašā sākumā viņš grib, nu, es gribu tādu, lai būtu, jā. Bet tad, kad tu pienāc klāt, nu, tad tu saproti, ka jāuztais jau tā, lai būtu ērti lietot, lai tas cilvēks nejustos neērti, jā. Nu, jo man personīgi, nu, pie tāda milzīga ekrāna kaut ko... Tur uzreiz distance, tad arī jāievēl, jā. Jo man patīk tā, lai rokas stiepiena attālumā, man redzeslokā ietilpst tas displejs. Viņš man neietilpst rokas stiepiena attālumā. Tad viņš ir pa lielu, nu, stūrus es neredzu, neuztveru, jā. Ne viss, kas ir lielāks, ir labāks. Lielāks ir labāks, bet no cik liela attāluma. Nu, jā. Tas ar displejiem vienmēr tas ir tā, jā. Ja mēs liekam reklāmu uz ielas un skatīsimies no 200 metriem, jā, tad ar maziņu tur nav ko darīt, jā. Bet ja tu stāvi, jā, viņam klāt, nu, tad ar pārāk lielu arī ir grūti. Ja? Un tās ir tās nianses, kāpēc mums arī ir svarīgi ar klientu ir satikties, apsēsties, iziet cauri, paskatīties, ja? Jo nu, kaut kāda pieredze ir uzkrāta, ja, pa šiem gadiem, un tad dabūt to optimumu un to labāko risinājumu, jo es arī vienmēr skatos nu, tā kā no lietotāja puses. Nu jā, lai klients būtu apmierināts. Jā. Tad kaut kāds faktors, vai tiesmērēt. Nu jā, jo nu, man tā pieredze tāda, ja, ka nu, varbūt viņi arī, nu, kā lai saka, man ir labi tas, ka mani klienti, kas teiksim, muzejs, kas pēc pusotra gada, teiksim, atkal taisa kaut kādu jaunu ekspozīciju, ja, un atkal griežās, un atkal mēs sadarbojamies, ja, jo nu, viņi zina, ka uztaisīs normālu preci, ja. Nevis... Marek, tas saucās tā, tu rūpējies, lai klients būtu apmierināts, tu skaties ilgtermiņā, un tu skaties uz ilgtermiņa sadarbību. Jā, bet nu, bez viņas jau nekas nav iespējams. Nu, tas ir sākot ar tirgus tantiņu, kas redīzes tirgo. Nu, viņai ir tieši tas pats. Nu, ja tu tārpainis viņus tirgo, tad nebrīdies, ka vairs nedāk. Jā, nu, šeit ir tas pats. Vienreiz tas pats arī attiecas uz pēcpārdošanas to apkopi, ja, un palīdzību un atjaunošanām. Ja. Nu, nevar tā, ka tu cilvēkam pārdod, pat ne cilvēkam, kompānijai, pašvaldībai, uzņēmumam, tu pārdod, viss tu esi nu, tā kā savu to maržu dabūjis, ja, viss cepur augšā, čau, viss pēc tam zvana, ja, nu, skaidrs, ka pēc tam tas ir mazāk izdevīgi. Nu, tavi izdevumi vienmēr būs lielāki par, tās izmaksas būs lielākas par rēķinu. Ja? Jo skaidrs, ka ja tev ir kaut kāda problēma, ja tev ir jārēķina transports, uz turien ir jāizbrauc, tur ir jātiek galā un pēc tam ir jātiek atpakaļ, ja? Un tu to klientam noliec priekšā, nu viņš redz, ka tas ir dārgi, šodien ir dārgi, ja? Aizbraukt, nu es nezinu, 200 km uz vienu galu, 200 uz otru. Ja. Jau loģistika jau visu uzreiz ir izmaksas. Tu jau rēķini, tās izmaksas ir diezgan lielas, ja, un skaidrs, ka brauc jau kvalificēts speciālists. Ja. Kas arī nav vērts. Jā, tur jau nebrauc taksists. Ja. Tā kā tev jau jāsarēķina, nu, ka man viņam arī par braukšanu jāsamaksā. Ja. Tā kā, nu, tie mīnusi, ja, bet nu, no otras puses ir arī tas, ka nu jā, ka nav tā, ka tevi pēc pusgada vairs nesveicina. Jā. Nu tā. Tas, man liekas, tāds rādītājs, un biznesā tas ir ļoti svarīgi, jā, lai nav tā, ka... Jo Latvija ir tik šausmīgi maziņa, viņi ir smieklīgi maziņi. Tas gan. Jā, cilvēku ziņā, jā, un tev paiet 2 gadi, jā, un tad tu skaties, jā, ka
ka telefona grāmatā tie uzvārdi vienkārši, tagad ir cita kompānija, ja, bet tu atkal sazvanies, ja, un bieži ir tā, ja, ka zvanīt kā jauns klients, bet tev jau parādās viņš. Saki man, cik ilgi kalpo šīs iekārtas, kādas mēdz būt problēmas ar viņam eksploatācijā? Problēmas ir tādas, kādas ir datoriem. Ja, ja datoram kaut kas notiek, tad viņam notiek svarīgi. Bet būtībā tas kalpošanas ilgums viņu manās acīs vairāk nosaka teiksim, kaut kāda tehnoloģijas attīstība un vienkārši, laikam mums tā vecākā iekārta jau drīz būs 10 gadi, ja. Viņa vairs nav moderna. Tātad viņa vairāk morāli noveco nekā tehniski? Tehniski nē. Viņa arī visas tehnoloģijas jau ir palikušas tādas pašas, bet visticamāk jau, ka tas pats, paskatoties 10 gadu vecu mobilo telefonu, jā. Viņš jau vēl funkcionē, bet jau vairs gribas kaut ko jaunāku. Jā, tā kā man ir tāds, es arī klientiem saku, ka es vairāk rēķinu, ka tas tehniski viņš var strādāt ilgāk, bet tehnoloģiski ir kaut kādi 5 gadi, kas ir ļoti labs termiņš mūsdienās. 5 gadi, tas ir ļoti ilgs termiņš, jo, teiksim, ja ņem par atskaites momentu telefonu, ja, tad ir teiksim, ir tie, kas maina reiz gadā, ja, pēc 2 gadu tā kā jau vajadzētu, ja, un 3 gadi tev jau tur nekur citur neliksies, ja. Kā labi ierīce, ja, bet nevalk, ja. Tā kā šeit ir kaut kādi, es teiktu tā, es rēķinātu 5 gadi. Ja. Attiecīgi tiem, kas pērk, jārēķinās, ka viņam jāatmaksājas 5 gados tam ieguldījumam. Teiksim tā, no muzejiem viņam nekas neatmaksājās. Nē, labi, vienalga viņi budžetā kaut ko ieliek. Muzejs, jā, un tur es teiksim, rēķinātu, jā, ka 5-7 gados viņiem vajadzētu tā kā amortizēt un tā kā domāt kaut ko jaunu, jā. Tas gan attiec uz kaut kādiem brīvi stāvošiem, jo mums ir arī iebūvēti, jā, tiem tas mūža ilgums, tie arī pēc 10 gadiem, tas būs tas pats, jā, bet arī skaidrs, ka muzeji, viņi jau laiku pa laikam tā kā atjauno to ekspozīciju, viņiem arī tur, es nezinu, sienas un grīdas nolietojās, jā, tur kosmetiskais remonts jātaisa, jā. Par LED ekrāniem arī tieši tas pats, viņam it kā tas mūža ilgums ir 10 gadi. Arī ārā, arī tie, kas ir ārā. Jā, arī, tam nav nozīmes, jā. Ārā viņus gan visvairāk viņus saule ietekmē. Jā, jo tur ultravioletais starojums, viņš tomēr ir, jā, tādu mūžīgu. Varbūt varētu uztaisīt, būt šausmīgi dārgi, bet arī, vai vajag, jo pa 10 gadiem tās tehnoloģijas aizsauļo tik ļoti uz priekšu, ja, ka vienkārši tas tā kā muzeja eksponāts jau kļūst, ja, kaut kā tā. Es arī uz LED ekrāniem, tehnoloģijas ziņā, teiksim, ja šobrīd liek modernāko, ja, tad pēc 5 gadi tas jau būs tā, bet pēc 7 vajadzētu mainīt. Praktiski tā pati morālā novecošana. Morāla novecošana, jā. Jo mums ir tie LED ekrāni, kas, teiksim, tagad jau 9 gadu atpakaļ, kas ir likti, jā. Toreiz tā bija jaunākā tehnoloģija. Šobrīd es jau iesaku. Kaut ko jaunu. Jau vajadzēja jau pagājušajā gadā jau. Kur ir izaugsmes iespējas? Labāka izšķirtspēja, labāka krāsu palete, kur ir tā sāls, kāpēc viņš, teiksim, ko piedāvā tehnoloģijas šobrīd šī jomā? Šobrīd LED tehnoloģijas iet uz to, ka ar vien samazinās tas pixel pitch, ja, kas ir atstarps starp diožu centriem. Ja. Tātad viņam labāk izšķirtspēja.
kontrastēnais Jā, zīmējums. ja standarts, teiksim, 10 gadu atpakaļ bija 10 mm, respektīvi centimetrs starp diodēm, un toreiz tikai sākās tādas diodes, kurās ir iekšā jau visas 3 krāsas. Jā, tas bija tāds jaunievedums. Jā. Tad šobrīd faktiski standarts, tas zelta vidusceļš ir 5 mm, jā, kas 2 reizes, jā, bet pie līdzīga spilgtuma jau enerģijas patēriņš ir ievērojami mazāks. Jā, tad vēl ir energotaupība. Jāatcerās, ka LED ekrāns nav LED spuldzīte, viņš ir miljons LED spuldzīšu. Tas ir jāņem vērā, jā, jo lai arī maz, bet katra tā diodīte patērē, jā, un ja mēs tagad sarēķinām, ka tagad negribu iegrimt matemātikā, bet metrs reiz metrs ekrānā, ja ir 5 mm starp diodītēm, to diožu ir šausmīgi daudz, ja. Viņas visas tēra elektrību, un tas ir ievērojams faktors, ja, kas arī, teiksim, liekot ekrānu, ja, kas ir jāņem vērā izmaksu aprēķinos. Cik apmēram sanāk, teiksim, tas patēriņš vatos, teiksim, nosacīt no līdzi, ja, teiksim, vai uz kvadrātmetru vai no aptuveni, lai teiksim, tie, kas ir ārā, tad ir jārēķina, ka vidēji kaut kā 300 vati uz kvadrātmetru. 300 vati uz kvadrātmetru. 300 vati uz kvadrātmetru stundā, jā, viņš patērēs. Tas ir vidējais pa diennakti. Jā, jo vidējais pa diennakti, ne stundā. Jā, ne stundā, jā. 300 vati pa kvadrātmetru diennaktī. Stundā. Bet vidēji 24. Atkarībā no spilgtuma. Jā. Viņš tātad vēl regulē. Jā, protams, jā. Jo ārā ir gaišāks, jo lielāks spilgtums, jo vairāk elektrības patērē. Tāpat tur arī ietekmē, ko rādi. Ja tu rādi pārsvarā baltu attēlu, būs mazāks patēriņš. Uz balta, tad ir lielāks patēriņš. Jā. Baltais paņem visvairāk. Jā, un tad jau tumšāks. Melns ekrāns. Melns ekrāns nepatērē. Bet tas ir jocīgi, tā liekas, bet tā ir tīrā fizika. Jā. Skaidrs. Jo tev visas diodes deg un spilgtāk, jo viņas vairāk. Lai klients nebrīnās, kad izrādās, ka LED ekrāns vēl arī patērē elektrību. Jā, un tas ir sevišķi būtiski, teiksim, tad, kad ir klients, kas atnāk ar ideju, ka es tur gribu 100 kvadrātmetrus. Jā. Un kad tu viņam aizsūti, ka viņš arī tā kā... Pieslēgumu, jā. Tā kā elektrība arī tā kā bišķi prasa, jā, un tad viņš tā kā viņš baigi dārgi, jā. Tāpēc, tur arī jāsaliek ir, tur ir jāsaliek vairāki faktori, jā. Pirmais ir jāzina budžets, ir jāzina, ko tu vari atļauties, jā. Ja tu kā lai saka, ja tev ir mazs budžets, jā, tad lielu ekrānu nevar uzlikt, jā. Tad, teiksim, ir jāsaprot, cik tālu ir skatītājs, kas ir viens no galvenajiem tiem parametriem, jā, faktiski galvenais parametrs, jā. Tu esi priekš skatītāji, viņam jāredz tas. Jā, pēc kura izvēlās izšķirtspēju. Jo visiem tā, ka gribās to vislielāko izšķirtspēju, lai būtu tur vismazākā tā atstarpīte, ja. Bet, teiksim, tagad ir ārā ekrāni ar 2 mm to pixel pitch, ja, kas manā skatījumā... no teiksim, kāda attāluma tu vairs neredzi to? Lielam ekrānam tas nav vajadzīgs, ja, jo tas tāds pieņemtais tas likums, jā, ir, ka 1 millimetrs ir 1 metrs. Jā. Ja ekrānam ir P5, jā, ar 5 mm atstarpi, tad no 6 metriem skatoties, tu viņu redzi kā vienu ekrānu, tu neredzi jau, varbūt kāds ar ērgļa aci, jā, bet... Tas ir izņēmums, jā.
Jā, bet būtībā no 10 metriem tu nepateiksi, vai tas ir P6 vai P5 ekrāns. Ja? Un tad uzreiz ir jautājums, kāpēc maksāt vairāk par to. Jo mazāka tā atstarpe, jo vairāk vienā kvadrātmetrā, kā teicām, ir diožu, ja? Jo tas maksā dārgāk. Jā, bet no otras puses, ja tu tuvāk lietas labāk izšķirtspēja, jo tuvāk tev jāiet skatīties pareizi. Jā. Tev nav vajadzīgs. Attiecīgi tā, ka tie, kas grib ārējā reklāmu, viņiem jāsaka to, ka viņiem jāiet pie tiem konsultēties un jāsaprot, kur būs klients, kas skatīsies, priekš kā tā reklāma ir orientēta, vai tas displejs ir orientēts, ja? Un attiecīgi kāds attālums, kāds leņķis un kāda izšķirtspēja jūs gribat. Pirmais, ko es prasu, ir fotogrāfija, vai no Google Earth, ja, kur ir redzams, kur tas ir. Ja, ja tas ekrāns ir tiešām 50 metri no skatītāja, ja, tad nav jēgas šaut ar lielgabalu pa zvirbuļiem. Ja. Tu vienkārši fiziski jo tas ekrāns būs tālāk no skatītāja, jo viņam ir jābūt fiziski lielākam. Un jo viņam var būt lielāka tā atstarpe starp diodēm. Ja. Tāds tas ir nosacījums. Ja. Un ja es tagad, teiksim, redzu, ja, arī, protams, kā reklamē, ja, ka uzliek tur 10x10 metru ekrānu uz sienas ar P2, tam nav jēgas. Jā. Izmesta nauda. Tas ir tā kā nopirkt televizoru, nolikt un skatīties viņu no 30 metru attāluma. Ja, un tad pateikt, man ir super izšķirtspēja. Ja, es tikai to pašu televizoru redzu ar grūtībām, ja, bet izšķirtspēja ir super. Ja, tā tehnoloģija ir baigā. Ja, palielīties. Jā, bet tu jau viņu tīri fiziski saskatīt no 30 metriem, ja, lai arī cik viņš būtu liels, viņš būs maziņš. Bet kā tu pats vērtē, kāda situācija šobrīd ir dinamika ārējās reklāmas jomā? Teiksim, viņi augoši, uz ko viņi vairāk ir tendēta, ko cilvēki izvēlās? Viņa beidzot sāk kļūt populāra, ja, un tas laikam pateicoties tām divām kompānijām, kas liek tos reklāmas displejus. Ja. Tur ir lielas investīcijas, viņi veic ļoti lielas investīcijas. Es tā ceru, ka vismaz daļai viņas atmaksājās ar reklāmām, ja, bet arī es redzu, ka beidzot viņi ir tikuši pāri tam, kā lai saka, tam punktam, kad reklāmu devēji bija ļoti skeptiski noskaņoti. Ja? Un tagad jau es ar vien vairāk redzu, ka jau kaut kādi lielie reklāmu devēji jau ļoti aktīvi izmanto viņus. Ja? Viņi, protams, ir skaidrs, kamēr viņiem bija tur 5 ekrāni, ja? Tikmēr viņu tirgū nebija nekas. Ja? Respektīvi, neviena lielā reklāmas aģentūra viņiem neko nepirka, ja, jo tas nekas nebija. Ja. Šodien skaidrs viņiem tur ir pāri pa 20-30 ekrāniem. Ja. Tas jau ir, viņi jau kaut ko aptver, ja, un tur jau ir kaut kāda attīstība. Skaidrs, ka arī, teiksim, kaut kādiem mazajiem uzņēmējiem būs ļoti grūti, vismaz Rīgā iespiesties, ja. Ekrānu viņš var uzlikt, ja, bet pārdot reklāmu viņam būs grūti. Tas ir... Ja vienīgais viņš pats reklamēs savu produkciju. Tas ir otrs variants, par kuru arī ļoti daudzi interesējās. Ja, ir tas, ka tas, ko izmantoja līdz šim, ir parastais baneris, ja, kas arī kas ir lētāk, bet kas nav lēti. Kas galīgi nav lēti, un mēs te vienreiz sēdējām un rēķinājām, ja, ka teiksim, tāda diezgan liela formāta, ja, LED ekrānu uzlikt ir diezgan padārgi, bet tad mēs tā parēķinājām, ja tu gribi reizi mēnesī mainīt savu reklāmu,
tad pa gadu tu to baneri arī atsit. Ja, tās izmaksas, ja, kas tev ir baneru uzdrukāšana, uzlikšana. Ja, tā kā tur ir ļoti, kā lai saka, ļoti jārēķina. Ja, un, protams, vienmēr ir kā no kuras puses tu paskaties. Nu, ir vēl viena lieta, ko es esmu dzirdējis, kad cilvēki lielāku uzmanību pievērš reklāmai, kas ir dinamiska. Un te uzreiz ir reklāmas. Baneris, viņš ir statisks, viņš nemainās. Ja? Nu, tu pareizi saki, viņu ik pa brīdim vajag mainīt. Ja? Teiksim, ja tu kaut ko maini, tad tas ir izmaksas. Ja? Bet ja mēs tā paņemam, ka tu vari jebkurā brīdī pamainīt aktualitāti, jebkurā brīdī pamainīt informāciju, un tu vēl vari uztaisīt viņu dinamiski, ka viņi mainās. Protams, tur ir dažādi tie pētījumi, ja, par to, cik tas ir pamanāmi vispār. Ja. Skaidrs, ka arī, teiksim, ja es tagad prasītu, tu brauc šurp, noteikti pabrauc kādiem 3 tiem LED reklāmas ekrāniem garām. Vai tu vari tagad pateikt, ko viņi reklamēja, ko viņi rādīja? Visticamāk, ka nevari. Es pat teiktu 98%, kas man nepateiks. Jā. Bet reklāmā reklāmas aģentūras un vispār reklāma tiek būvēta pavisam savādāk. Viņai noteikti nav jābūt tā, ka tu viņu apzināti ieraugi un izlasi. Jo braucot šurp, pilnīgi iespējams, es nezinu, Rimi, TET vai vēl kaut kas LMT, tev vienkārši tu šeit viņš nomirgo, tev telefonā viņš nomirgo, viņš vēl kaut kur nomirgo, viņš jau iedarbojās uz zemapziņu. Jā, tieši tā. Un tad, kad tev būs jāpieņem lēmums, es nezinu, par izvēli. Par izvēli, teiksim, mobilo sakaru jomā, skaidrs, ka tu būsi pozitīvāk noskaņots uz to, kas tev būs redzēts caur zemapziņu un kas tev nāk. Ja? Tā kā tas nav tik vienkārši, tāpēc arī tās reklāmas aģentūras, viņas, ja reklamējās, tad reklamējās visur. Un nav tā, ka viņi tikai Instagramā ieliek, ja, un pasaka, mums viss ir ok, ja, mums neko vairāk nevajag. Tā nav. Instagramā tu viņu ievēros tikai tāpēc, ka braucot garām, tu ievēroji, ja, un tad tu, kādreiz teicu, atver žurnālu. To klikšķu skaits, ko tev zemapziņā viņi iepotēja informācijā, skaitliskais. Jā, tā reklāma notiek, jā. Un ja tu uzliec baneri, tad visticamāk, ka ka viņu tas cilvēks pat neapzināti, viņš viņu pamanīs. Bet, teiksim, braucot 5., 6., 7. reizi garām, viņš jau, mums jau tā apziņa ir iekārtot tā, ka, ja nekas nav mainījies, tad nekas nav mainījies. Ja nekas nav mainījies, tad, tad nepievērš uzmanību. Jā, tad tas tev arī, nekur neiekopējās, jā. Tāpēc arī dinamiskā reklāma ir laba, ka tu vari mainīt, kaut ko pamainīt. Viņa ir labāka, jā, bet, atkal tas tā kā pret manām biznesa interesēm, jā, bet, es arī vienmēr saku, tikai uzliekot vienu reklāmu, nebūs tā, ka viss tagad rindā pie jums stāvēs, jā. Ja jūs gribat zīmolu reklamēt, tad viņam ir. Es neesmu reklāmas speciālists. Es nodarbojos ar tehniku. Jā, bet ir labi, ka tu kā tehniķis vari noraksturot kā neprofesionāls. Tādā intereses līmenī es uzreiz varu pateikt, ka, teiksim, ja tu reklamēsies tikai tā, rezultāta nebūs. Tas rezultāts būs maziņš, pilnīgi iespējams. Ja tu autoservisam uzliksi reklāmu, pilnīgi iespējams, ka pie tevis atbrauks par dažiem cilvēkiem vairāk nekā blakus servisā, kur nav nekas redzams. Ja? Es domāju, ka tā tas būs. Bet ja tas autoservis nekur citur vairs nereklamēsies, tad noteikti nebūs vairāk klientu. Tev jau viņš kaut kā ir jādabon tur. Ja. Marek, jautājums. Muzeji. Jā, teiksim, displeji, tā ārējā reklāma, jā, teiksim, informatīvie dēļi. Kā vēl uzņēmējs vai privāta persona var izmantot šos ekrānus? Kādi vēl varianti?
Parastie ekrāni ir viņiem tāds jau sens pielietojums, ja, tas ir savu darbinieku informēšanai. Okay. Informatīvais dēls darbiniekiem. Jā, jo tas ir, manuprāt, tas ir diezgan svarīgi. Ja? Mēs par to esam ar vairākiem uzņēmumiem runājuši, un tagad, teiksim, ja es tev prasītu, ja? Vai tavi darbinieki labi zina visu, kas notiek uzņēmumā, cik tālu viņš ir ticis, kādi ir sasniegumi, kādas grūtības gaidāmas, ja? Vai kas, tad, teiksim, ir uzņēmumi, kas interesējas par informatīvām sistēmām, teiksim, kā tiek pildīts plāns, ja? Kura nodaļa, ja, tur, teiksim, ir vairāk paletes saklapējusi un konkurence, jā, teiksim, veselīga konkurence iekšē. Vairāk sacensība, jā, bet sacensības gars. Bet viņš jau arī daudz ko dod. Ja es zinu, ka, teiksim, es esmu šodien saklapējis vairāk nekā Pēters, jā. Uzvarādījis labāku rezultātu, jā. Tad es varu šitā iziet ārā, jā, jau. Tā kā tādas lietas, jā, tad, teiksim, kaut kādi informatīvie, kas tiek sajūgts kopā ar programmām, jā, bet, teiksim, kā projekta attīstība notiek, jā, kas arī ir ļoti būtiski, jo, pieņemsim, birojā sēž, 8 cilvēki, jā. Viņi katrs kaut ko vienam projektam dara, un to kopaini viņi tā kā varētu ieiet tādā programmā, apskatīties vēl kaut kas, jā, bet diezgan svarīgi, ka viņi visu laiku pie sienas, tā kā pamet acis, un tu redz, jā, mums palikuši, vēl nedēļa mums ir palikusi, jā, un tā kā laika nav. Informatīvais dēls. Jā. Pie kam nav jāmeklē, neko nav jāpiepulās, tikai jāpaceļ acis. Jā. Un tie, kas negrib, vienalga pamanīs. Jā, pie tam vēl mēs arī piedāvājam ne tikai pašu ekrānu, ja, bet arī kaut kādu programmātisku to kas programmātiku, kas vēl palīdz armatūru, ja, teiksim, vēl klāt. Jā, to softu, jā, kas, lai kaut ko arī varētu parādīt, jā, jo būtībā jā, tas ekrāns jau ir, kā ekrāns, jā, viņš kā smējies. Pie tam vēl, daudz arī nesaprot, kāpēc ir tā, ka mums tie profesionālie displeji, viņi maksā dārgāk kā televizori. Ja? Pēc funkcijām viņš ir tā kā televizors, tikai nerāda televīziju. Tā, priekš klīdi. Bet, ja grib, var. Ja grib, tad var, jā. Bet skaidrs, ka viņi ir speciāli taisīti profesionālajai lietošanai, un viņu tas mūža ilgums tiešām ir lielāks nekā parastam televizoram. Jā. Aizsardzība arī pret ārējo darbību laikam. Kā kuram, jā, tur ir jāskatās, jo arī viņi ir vairākas kategorijas, ir tā bāzes līmenis, jā, tad ir tie, kas ir paredzēti rukāt caur diennakti, jā, un tad ir super spilgtie, un tur arī ir kādas 4-5 kategorijas, jā, no kurām ir jāizvēlās, jā, un tas viss cenu ietekmē, jā. Bet toties tie biznesa ekrāni, viņiem ir 3 gadu garantija, kas juridiskai personai, man vienmēr saka, kā es nopirkšu televizoru, jā, man televizors mājās strādā visu laiku ir ieslēgts, jā, un cik gadus strādā, un visi baigi forši, jā, un tā īsti tā nesanāk, jā, tā kā tur arī ir visādas nianses, un tomēr es ieteiktu, jā, ka uzņēmumiem pirkt tos profesionālos displejus, nevis nopirkt televizoru, jā, un nolikt. Marek, ko mēs varam sagaidīt no tehnoloģijām? Kur ir tehnoloģijas? Kā tu redzi attīstību nākotnē? Kādas ir tendences, uz ko ražotājs orientējās? Tendence ir tāda, ka teiksim, LCD ekrānos viņi kļūst arvien lielāki. Jā, un ja kādreiz bija tas bija standarts 32 colas, tad 42, tad 49 colas, jā, tagad jau tas standarts jau ir kaut kāds 65, jā, kas, jau var redzēt pēc cenām, jā, ka ir
šodien pat tāpēc cenas paskatoties, jā, vēl krietni jāpameklē, bet 32 colu ekrānu viņš tā proporcionāli dārgāks nekā 65 colas. Jā. Tas, uz ko tas LCD iet, bet, protams, ka viņam ir tas ierobežojošais izmēra faktors, jā, tīri fiziski ir grūti uztaisīt to matricu, jā, un arī, tur tā kā vairs tā, manuprāt, jau tā izpēta diez vai ies uz priekšu, jā, jo LED ekrāni jau ir tik maza, jā, jau ir, teiksim, 0,8 mm, jā, un arī LED iekštelpu LED ekrānos nāk iekšā jau citas tehnoloģijas, kas būtībā ļauj to izmēru taisīt ļoti lielu, jā, un faktiski pat ir tā, ka tu pieeji klāt, jā, un tu īsti nesaproti, vai tas ir LED ekrāns vai tas ir LCD ekrāns, jā. Bet, tā kā tu redz, ka viņš ir liels, tad tas ir LED, jā. Bet tas ir, kā lai saka, tas tā kā tās galvenās tendences, jā, kas aiziet, jā. Sanāk tā, ka drīz jau varēs, kad lielais koncerts, jā, teiksim, lielais koncerts, tad varēs redzēt koncerta skatītāji, jau varēs seju patālumu uz skatuves jau redzēt ļoti labu izšķirtspēju. Pareizi? Būtībā jau tagad, man liekas, koncertā, tagad tas, ko izmanto mūsu koncertos, tur izmanto 4 mm to izšķirtspēju, jā, un manuprāt, tur jau tagad jau nevienmēr ir tā problēma tanī ekrānā, cik daudz ir tanī optikā, ar kuru tu kaut ko rādi. Ja. Es domāju, ka priekš tādiem āru un masu pasākumiem es arī neredzu būtisku tādu nepieciešamību pēc mazākas tās izšķirtspējas vai vēl kaut kā. Jo, tagad gan atkal ir tā, ka kā rāda, ja, ka tie koncertos tie ekrāni ar vien lielāki, ar vien vairāk, ar vien lielāki, ja, tas tev dod iespēju, tā kā kādreiz tev bija vai tu kaut ko redzētu, tev bija jāizsprauc. Tuvāk pirmā rindā, jātiek pirmā rindā. Šodien tev tā kā vairs tas īsti tur nav vajadzīgs, ja, tu to visu redzi, ja, un tas ļauj kā vairāk cilvēkus bišķiņ drošāk, vairāk cilvēkus dabūt. Viņam ir tā pati apmierināti. Viņš pa gabalu var redzēt to, ko redz pirmā rindā. Jā. Un tāpat laikā piedalīties koncertā. Jā, bet tehnoloģiskā ziņā viens ir tas, kas ir kas arī viena no mūsu, teiksim, tādām darba sastāvdaļām. Viens jau ir tas, uz kā parādīt, otrs tas, ko tu rādi, un ar kādiem līdzekļiem un kādā veidā. Jā. Un šeit jau tās tehnoloģijas. Šeit tehnoloģijas jau iet uz priekšu, jā, un te jau runājot par nākotni, jā, gan pieskaroties arī tai reklāmas tēmai, ko mēs runājām, un tā, mēs redzam, ja, ka tas mākslīgais intelekts, viņš jau, tā neredzam, bet viņš jau visās sfērās iet iekšā, ja, un kaut kāda automatizācija, robotizācija un tas mākslīgais intelekts, viņš arvien vairāk. Viņš ir kā palīgi instruments reklāmas pasniegšanai? Gan reklāmas izveidošanai, gan reklāmas izvietošanai. Vienkārši, tā liekas, mums viss runā mākslīgais intelekts, jā, viss paņem, es zinu, ChatGPT, jā, to es zinu, jā, tas nekas, jā. Šobrīd ir ļoti labi attīstīti ap 120 mākslīgā intelekta uzņēmumiem, produktiem, ja, kas strādā audio jomā, video jomā, attēlu jomā,
un tekstu un apstrādē. Ko gribi, ja. Tā ir tikai viena maza daļa. Ja. Tas, ko mēs redzam, ir tas, ka tur Baidens ar ko tur bija salikts kopā, ja. Nu, tā ir ākstīšanās. Tā ir ākstīšanās, bet komerciālos nolūkos tas tiek izmantots jau kādu laiku, un tur nav tā, ka tikai viens vai divi. Ja. Tur tas spektrs ir diezgan liels. Ja. Tad iedomājas, ka ir 120 populārākie. Ja. Tie ir tādi nevis tautā populāri, ja, bet speciālisti. Bet tie, kas reāli tiek aktīvi izmantoti. Jā, tie, kas strādā, tie, kas tiek izstrādāti un pie kuriem darbojās. Ja. Un šeit ir man liekas, ka tā ir nākotne, ja, lai arī ko cilvēku teikt, un daudzi to nenovērtē. Daudziem tas liekas kaut kas tāds, jā, bet viņš reāli darbojās, pareizi? Viņš reāli darbojās, jā. Ar pievienoto vērtību? Es pat domāju, ka tas netiek afišēts, jā, bet būtībā tu, kad ieies sociālos tīklos, tu jau redzi, jā. Vairs nav vienkāršie algoritmi. Kādreiz bija, tas bija, man liekas, 4 gadu atpakaļ, bija vienkāršie algoritmi, kad viņš paņēma tavas, pieņemsim, nezinu, Facebook, viņš paņēma tavas intereses, kuras tu norādīji, tad tev met ārā, jā. Pēc tam nāca tas solis, kad jau savilkās kopā un tu varēji Googlā kaut ko pameklēt, un tad tev nāca tās reklāmas, jā. Bet tagad viņš jau pat tev nav jāmeklē vai vēl kaut kas, jā, bet no tavas, kā lai saka, uzvedības internetā, un no tā viņš jau liek kopā, jā. Varbūt šobrīd, cik tas ir veikli, jā, bet pavisam drīz tas būs, mēs visi būsim ļoti pārsteigti. Man patikās viens piemērs, vīrietis ieiet pizzērijā, un stāv kamera, kas jau uzreiz identificē plus mīnus, kādā kategorijā viņš ietilps, un uz ekrāna uzreiz izlaiž piedāvājums atbilstoši viņa profilam. Tas nav bērns, tas ir attiecīgi šīs kategorijas lietotājs, kur jau mākslīgais intelekts jau identificē cilvēks, tipāža, vecums, dzimums, jā, teiksim, un nosaka, ko viņš varētu gribēt, un viņam uzreiz reklāma lec ārā tieši viņam orientētā. Jā. Turpat bez mākslīgā intelekta, tur kādus gadus 4 atpakaļ jau bija komerciāli tāds produkts, jā, kur faktiski, jau man liekas kaut kādu 8 gadu atpakaļ jau mēs eksperimentējām ar tāds Microsoft Kinect, kas būtībā, tavs, viņš nefilmēja tev kā cilvēku, bet viņš tev salika punktos. Viņi tev pēc pazīmē, viņš tev, kā saka, tos marķierus, pēc marķieriem. Jā, bet viņš uzreiz salika vecumu, viņš salika tā kā garstāvokli. Pēc grimasiem, jā. Jā, un viņš jau diezgan to datu portretu, viņš jau diezgan labi taisīja, jā. Un tagad mēs iedomāsimies, ka tagad mēs pieliekam to mākslīgo intelektu klāt, kurš, protams, viņš netrāpīs uz 100% cilvēkiem. Jā. Bet, kā lai saka, tu nevar tā dzīvot, lai 100% cilvēku, vai strādāt, lai 100%... Tas nav iespējams. Jā. Būsim realisti. Tu nevar uztaisīt ēdienu, kas garšo visiem. Jā, tā nesanāk. Jā. Bet, teiksim, ļoti lielu procentu tas aptver. Ja? Un tad viņš uzstājas, jo šeit arī ar to mākslīgo intelektu ir tā, ka galvenais jau ir dati. Jā. Savākt datus. Dati jau cik gadus atpakaļ teica, tā ir lielākā vērtība. Ja? Tas datu apjoms. Šobrīd tas datu apjoms viņš ir milzīgs. Vārds milzonīgs, laikam, nav labs, bet tas viņš ir neaptverams. Ja? Un viņš tiek apstrādāts un savākts, un skaidrs, ka tas jau tagad jau iet iekšā tirgū. Pirmais jau,
pirmais skaidrs, ka tas ies caur internetu, jā, tas nāks internetā. Otrs, laikam nākamais solis, tas ies uz kaut kādiem mazumtirdzniecības, pieņemsim, veikaliem. Ja? Kaut gan šeit uzreiz es gribu pateikt, ka mūsu, mani izbrīnīja, teiksim, kā mūsu mazumtirdzniecības veikali skatās uz kaut kādu tehnoloģisku attīstību un kaut ko tādu, ja? Jo sevišķi izbrīna tas, ka viņi saka, kā, bet es esmu tirdzniecības centrā, ko man vēl vairāk vajag. Ja? Un tad man vienkārši nav ko teikt. Cilvēki nezina, ka tādas iespējas ir. Kādas iespējas ir? Jo kādreiz, piekrīt, 10 gadu atpakaļ vienīgā vieta, pat teiksim, pat ne 10 gadu atpakaļ, pirms Covida, 80% cilvēki gāja uz veikalu, ja to kaut ko vajadzēja nopirkt, viss gāja uz veikalu. Ja. Šodien tie iepirkšanās paradumi tā mainījušies, ka liela daļa nemaz vairs neiet. Ja. Viņiem tas nav vajadzīgs. Jaunieši tur pavisam savādāk viņi uz tām lietām skatās. Ja. Un šobrīd ir ļoti, manuprāt, būtiski tas, ka tu esi lielveikalā, ja kādreiz lielveikalu uztvēra kā to vietu, kur tas cilvēks atnāk, viņa pienākums ir kaut ko nopirkt. Ja. Tad šodien to var uztvērt kā kādreiz, kāds bija Barona iela. Ja vajadzēja nopirkt kurpes, tu brauc uz Barona ielu, jo kurpi veikali bija uz Barona. Ej pa ielu un tikai skaties veikals. Jā. Bet tu zināji, ka tu tur aizbrauks un kaut ko tu nopirksi. Ja? Un tad skaidrs, vai viņš reklamējās kaut kā savādāk vai vēl kaut kas. Ja? Jo toreiz, kad Eiroskors atvērās uz Tērbatas ielas, tas bija tā kā, tāds sitiens zem jostas vietas. Ja? Jo tev jāiet vēl 3 kvartāli, ja? Arī tur paskatīties. Kaut kā tā, ja? Vai ir, teiksim, nezinu, Kāzu kleita, tad ir Avota ielas sākums. Jo tur viņi ir 7 vai cik tur, vai 10 saloni, ja? Visi, kas precās, visi brauc tur. Viņi citur nebrauc. Ja. Un šobrīd tas tirdzniecības centrs, manuprāt, ir jāuzskata par tādu ielu, kur ir daudz veikali, bet arī jābūt izvēlē. Ja, un tad tas pircējs tomēr ir kaut kā jāvalk, jāpārliecina. Nezinu, viņam jānodrošina ir virtuālā uzlaikošanas kabīne, ja, kur viņš var nevis katru to jaku vilkt, ja, bet viņš var pašķirstīt un viņu uzliek virsū. Ja, viņam ir palīgi instruments, lai viņš labāk, veiksmīgāk un ātrāk var izvēlēties to, kas viņam dara. Jā, vai arī viņš ieiet veikalā un tur ir kaut kas modernāks, kaut kas vairāk, kaut kas jaunāks. Ja. Bet pret to tur, teiksim, dažādi tirgotāji atšķirās, attiecās dažādi. Ja, un tā kā es domāju, jā, ka arī ka šīs jaunās tehnoloģijas viņas gan pārdošanā ies iekšā ļoti aktīvi. Ja. Viņas jau tur ir, ja, bet ir skaidrs, ka šobrīd vairs nav pietiekoši ar to, ka tu ieejas veikalā uzliec cilvēku skaitītāju, ja, jo no tā nav jēgas vairs, ja, jo tu šodien gribi vairāk datu. Tev nedara tikai uzzināt, ka man ienāca, teiksim, 100 cilvēki iekšā, nopirka 2, ja, tad man tas efektivitātes procents ir tāds, ja, teiksim, un tad es meklēju aizbildinājumus, kāpēc tā un kāpēc šitā. Ja. Un tad, kad es viņiem prasu, ok, jā, bet ja jūs liekat kameras teiksim, kas nosaka kaut vai dzimumu, ja, jo tu jau nevari pateikt ar mehānisko skaitītāju, cik sievietes, cik vīrieši ienāca iekšā. Ja? Un ja tev ir sieviešu preču veikals, varbūt 50% bija vīri, ja? kas vispār teica, ejam labāk, ātrāk prom. Ja? Viņi jau neveicināja pārdošanu. Ja? Viņš ieskrēja paslēpties no lietas. Arī, jā, bet tad, teiksim, kāds ir tas ienākušo cilvēku vecums? Ja? Ļoti būtiski, ja? Teiksim, lai analizētu. Ja?
Marek, bet es saprotu, ka tu ne tikai ekrānus tirgo, bet tad ir vēl kaut kāda papildus aprīkojums, kas nāk komplektā jums, ko jūs piedāvājat. Nē, protams, mēs arī, tā kā man tās lietas interesē, mēs arī ar vienu, kā lai saka, to pliko ekrānu, tu neko daudz nesasniegsi. Jā. Kas nāk komplektā? Ko jūs vēl piedāvājat bez ekrāna? Tas komplekts ir tāds, ka mēs apsēžamies ar klientu, jā, ar potenciālu klientu. Jā. Un tad mēs izrunājam, ko viņš grib? Ko mēs gribam sasniegt. Jā. Jo ir skaidrs, ka tu, teiksim, lietas ekrānu, es gribu parādīt, teiksim, jaunākā modeļa kurpi. Ok, jā. Ja tu gribi vienkārši parādīt, mēs to varam. Ja viņš saka, es gribu pārdot vairāk šīs kurpes, tad mums ir jāsaprot, kādā veidā to var izdarīt. Jā. Tad, teiksim, tad ir speciālists tieši reklāmas speciālists, jā, un tad mēs, pie jums uzreiz kompānijām. Arī viņa reklāmas speciālists. Un tad mēs sēžam un domājam, kādā veidā mēs varam ar teiksim, mazākiem ieguldījumiem varam to dabūt. Ja? Ja mēs gribam savākt vispirms statistiku, skaidrs, ka var prasīt no pārdevēja, ka viņš tagad pieraksta, ka no 8 līdz 9 ienāca tik sievietes, tik vīrieši. Ja? Jā, bet to var šodien jau ar diezgan vienkāršiem līdzekļiem šos datus var savākt. Ja? Pie tam vēl pret to datu aizsardzības regulu nepārkāpjot, mums neinteresē, mums interesē tie dati, ja, mēs saglabājam tikai datus par vecumiem vai ko, bet mēs nesaglabājam fotogrāfijas, ja, kas kur gājis ir. Ja. Un tad jau to izmantot analīzē, ja, tad, teiksim, kaut kāda nestandarta, vai arī, viņi nav nestandarta, ja, bet, pieņemsim, ir plaukts, ja, kur tu pieeji pacēl kaut kādu preci, un tad brīdī parādās šīs preces apraksts. Kamera fiksē, ko tu esi paņēmis, un te uzreiz izlaiž ārā informāciju. Pat ir vienkāršāk turpat bez kamerām, bet tādas ierīces mēs piedāvājam, jā, lai varētu, lai teiksim, arī to iepirkšanās procesu pātrināt, efektivizēt un uzlabot kvalitāti. Jā, un tādējādi ietaupīt arī, ko es uzskatu, kur daudz vēl ir jāstrādā, ir tas, ka tu pieņem darbā pārdevēju. Tad tam pārdevējiem jābūt ļoti izglītotam. Jā. Es nezinu, es ieeju sporta preču veikalā, es tiešām sagaidu, ka tas cilvēks, kas stāv pretī, viņš man var izstāstīt. Ja es redzu, teiksim, 15 botas, es gribu saprast, kur ir tā atšķirība. Jā. Kāpēc viena maksā 300, viena 150, iekš kā ir tā atšķirība. Katram cilvēkam to iemācīt, tas ir grūti, ja? Bet to var izdarīt ar tādiem tehniskiem līdzekļiem, ja? Ka tas cilvēks pienāk, noskanē, pieņemsim šo preci, un to informāciju mēs jau varam salikt iekšā ekrānā. Viņš pats uzdod, viņam nav jāiet pie cilvēka, viņš pienāk, viņam ekrāns viss iedod informāciju. Jā. Un tad es izvēlos to informāciju, kas man ir nepieciešama. Vai viņš, teiksim, tur kaut kas, es nezinu, tur ir kaut kāda sevišķa plastmasa, vai tur viņš ir paredzēts, nezinu, skriešanai pa klintīm vai vēl kaut kas. To es visu varu izlasīt, un tad es varu jau saprast, kāpēc tas tā ir. Ja. Atkrīt nepieciešamība pēc tā pārdevēja, tik profesionāli. Pēc ļoti profesionāli pārdevēja. Jā, kas ir dārgi. Jā, jo tad es varu pateikt, es gribu šito, un tad jau mazkvalificēts cilvēks var aiziet uz noliktavu un atnest no viņa. Jā. Nemaz nenojāt, ka arī šo procesu var automatizēt. Jā. Bet tālāk neejot. Jā. Un tās ir daudzas tādas lietas, ja, kas teiksim, man ir lietas, ko es pērku internetā, bet ir lietas, ko es vienmēr būs cilvēki, kuri nāks fiziski pataustīt, paskatīties, un kuriem vajadzīgs šis. Jā, tāpēc tie veikali eksistē, un viņi arī eksistēs. Jo viņi būs. Jo cilvēks ir tāda būtne, viņam tā kā jāpataustā. Jā, starp citu, internetā tu redzi tikai audiālo, teiksim, bet ir kinestetiķi, kuriem vajag pataustīt.
pārliecināties un tādas lietas, ko internets. Nu, protams, jā, bet tu jau arī zini tos stāstus, ja, ka tu tur AliExpressā nopērc bikses, ja, un tur viņš šitādas arī atbrauc, ja, atsūta, ja, vai arī jebkuru mantu, ja, tā kā to lielumu, tur viņi kaut kāds centimetrus. Jā, bet ir arī fanāti, kuriem baigi patīk iepirkties savu internetu. Ir gan, tā kā cilvēki ir dažādi. Nu jā, un ir tāda pa vidu, ja, tāda tā kā es esmu, ir daļa lietas, ko es pērku internetā, ja, bet teiksim, tāda lieta, kas tev ir jāuzlaiko, viņu grūti nopirkt internetā, lai arī izmēri visi ir tā kā standarti vienādi, viņi īstenībā nav vienādi. Ja, un tad man teiksim, tā ķēpa ar tur sūtīšanām atpakaļ un vēl kaut kas, ja, man tas viss nesaista. Ja. Bet ir daudzas lietas, kuras es nezinu, golfa bumbiņi, viņi ir golfa bumbiņi. Jā, unificēts. Viss, kas unificēts. Jā, tas, ko es zinu, ko jau es esmu pačamdījis un skatos. Veikalā. Jā, un tad jau man ir, teiksim, tad es zinu, jā, šeit cena ir labāka, ja, es esmu mieru gaidīt, jā, es pasūtu un nāk. Ja. Kaut kā tā, jā. Tā kā tie pielietojumi veidi, viņi ir, tas spektrs ir plašs, jā. Skaidrs, ka mēs visu nosakt nevaram. Marek, bet es sapratu tā, ka tas vēstījums ir tāds, godāmais klients. Tu gribi, nāc runāt, pasaki, ko ir, un mēs tev pastāstīsim, tāpēc, ka te piedāvājumi, es sapratu, varbūt ļoti daudz, dažādi, un jūs jau no savu profesionālā viedokļa jau klientam izvēlēsieties to, ko viņam vajag. Bet saka man, cik jums ir cilvēku kompānijā? Mēs maz esam, mēs 3 cilvēki strādājam. Ļoti labi. Bet tad ir ļoti viegli strādāt. Tad nav, kā saka, kā ir? Nē, zin kā, ir Bet jūs vēl piesaistat kādu speciālistību? Mēs piesaistam tehniskos kaut kādus. Tā, kad vajag. Jā, tā, kad ir kaut kādi projekti lielāki, jā, vai mēs arī ārpakalpojumus izmantojam, teiksim, kad ir kaut kas jāuztais, jāsametina, vēl kaut kas. Jā. Tas ir labi, jūs neuzturat lieku resursu. Jā, kādreiz tas bija vienkāršāk tā kā to darīt pašiem, jā, bet tad atkal, tur vienam tur tas jādara, otram tas, un tad tu sēdi, tā kā liekas, jā, vajadzētu gan šitādi iekārti, gan šitādi, bet beigās, tā ir tā kā tāda, gan vietas resursu un laika šķērdēšana, jā, tāpēc arī, tagad mums, teiksim, LED ekrānu tādus specifiskus pasūta, jā, tad es zinu, ka man, teiksim, kārbis man izgatavo viens, šito man uztaisīs otrs, jā, un tad mēs viņus saliekam, palaižam, jā, un tā, jā. Kaut gan, protams, teiksim, tāda veida kompānijā, tā kad runā, teiksim, kad prasa, cik jums cilvēki nodarbojas ar pārdošanu, jā, jo tas laikam arī ir, teiksim, arī mums ir tā kā trūkums, jā, bet daudzi, teiksim, daudzos uzņēmumos ir kā, ir tā kā ir 5 pārdevēji, jā, un tad ir viens tas, kas skrūvē, jā. Un tas, iespējams, ka arī nāk no tādas, Ķīnas uzņēmuma modeļa, jā, jo Ķīnā to aizies uz uzņēmumu, mums strādā 200 darbinieki, jā. 70 ir Eiropas un Āzijas tā kā pārdošanas daļā, jā, vēl 30 mums ir ASV. Jā. Jā. Tie, kas strādā, tad tu izej pa to līniju, jā, tur ir 10. Jā. Iespējams, ka viss tas daudzums vēl tur uz maiņām kaut kā, bet būtībā ir tā, ka 10 saražo to, ko tie 100, jā, cik cenšas pārdot. Jā, tā kā akcents uz pārdošanu daudziem. Ļoti milzīgs, tā teiksim, varbūt, tā no vienas puses tas ir pareizi, varbūt, jā, bet tad arī sanāk, jā, ka tava produkta tā cena, jā, viņa arī dēļ pārdošanas izmaksām uzreiz. Tā veidojās, jā, ka
tev, lai viņu pārdotu, tu samaksā visvairāk. Jā, un tas, varbūt tas ir pareizi, bet man tas liekas atžgāni. Marek, kāds apgrozījums? Mums tagad dēļ Covid vairs nav liels. Jā. Nu labi, bet no aptuveni. Man liekas, kaut kur pie 100 000 būs. Nu jā. Bet 3 cilvēkiem pietiek. Nu, jā, mums gan ir arī tā kā citi projekti, bet šeit, jā, mums Covid mums riktīgi bija tā, ka bija smagi, jā. Bija baigi grūti laiki, jā. Baigi grūti, jā, un tad, jā, tad es arī tā kā paskatījos par to valsts atbalstu un to visu, jā, tad azartspēlēm. Tad man ritīgi, jā, tad man ritīgi tā smiekla sanāca, jā, jo mums toreiz, man liekas, tad, kad bija tas atbalsts, man liekas, mums kaut kāds 200 eiro, man liekas, ieskaitīja, vai cik, vai 300. Tu iztērēji vairāk uz viņu doformēšanu, laikam. Man liekas, ka grāmatvedība sanāca vairāk, jā, tas samaksāt, jā, un tad es sēdēju un domāju, un tad, kad apskatījos tos lielākos, kas saņēma, jā, likās, ok, tagad viss. Paldies partiju un valdībai. Nē, man likās, jā, forši godīgi sarēģināja. Es domāju, jā, tur bija. Bet, kā bija, tā bija, jā. Bet jā, es priecājos vienkārši, ka tagad arī vasarā bija tāds klusums, bet tagad uz rudeni jau sāk. Mums Latvijā ir tā problēma, ja, ka vasarā, cilvēki atpūšas, vasara ir tāda, ka viens aiziet jūnijā, viens jūlijā, viens augustā. Un tad ir tā, ka jūnijā ir viens lēmuma pieņēmējs, jūlijā ir otrs, augustā ir trešais, jā, un ātrāk pa oktobri vispār nekas nenotiek. Jā. Bet tagad kaut kas sāk, jā, kaut kāda kustība. Marek, jautājums, kā jūs varat atrast? Ja kāds gribēs kaut ko pasūtīt? Mums var atrast internetā display.lv un tur ir telefons un var sazvanīties, jā, un tad mēs tiekamies un varam paskatīties, kas ir uz vietas, kas nav, kā tas viss izskatās, jā, sākot ar lielākiem un mazākiem tiem displejiem. Būtībā, jā, tas, ko es vienmēr arī iesaku tādu, vispirms priekš sevis saprast, ko man gribās, tad piezvanīt, tikties un izrunāt, kas tas ir, jā, jo bieži vien jau ir tā, ka gribās nezinu ko, bet no sākuma izdomā, ko tu pats gribi. Bet jāsaprot, jā, vai to tu vari atļauties. Arī, jā. Vispār, jā. Bet arī skaidrs, ka ir teiksim, uzlikt ekrānu kā pašmērķi. Nav jau mērķis uzlikt ekrānu. Ir mērķis, nezinu, reklamēties, informēt, teiksim, atšķirties no cita veikala, jā. Tas ir tas mērķis, un tad ir jāsaprot, ar kādiem līdzekļiem to var panākt. Jā. Ok, labi. Marek, bija interesanti. Paldies, es ceru, ka skatītājiem tāpatās. Jācer, jā. Jā, labi, paldies. Jā. Paldies. Paldies. Jā.